Labrīt, trešdienā, pulkstens ir 7:40 no rīta. Un mēs esam pamodušies. Vai ne? Labrīt. Mareks tikko aizbrauc no darbiņa. Mēs ar Auroru nācām apakaļ uz kultu. Mēs vēl pavārtīsimies pa kultu, jo es vēl neesmu gatava celties. Es viņai paņēmu mantiņas. Viņa jau ir pēdusi pudelīt. Aurora ir piecēlusies 7:15. Tas aptuveni arī ir tas laiks, kad Aurora ceļās no 7 līdz 7:30 kaut kur tajā laika posmā viņa arī ceļās. Bet tā kā es neesmu gatava, tad mēs kaut kādu brīdi vēl pačilojam pa gultu, pavārtamies pa gultu. Viņa ir jautri, es viņai iedodu mantis, viņa paspēlējās, un tad viņa rāpjās pie radiātora. Un tad vēlāk celsimies. No ko 20 minūtes ir pagājušas, mazam cilvēkam ir pilnīgi izbisījis gultā, un tagad viņa ir pārvākusies pie zemes. Šodienas mūsu galvenais uzdevums ir novākt un savākt meitas pārtinamo virsmu, jo tas vairs nav droši. Un visi iesaka, visur ir rakstīt, laikā no 6 līdz 9 mēnešiem atvadīties no šīs pārtinamās virsmas. Un šodien mēs mēģināsim to izdarīt, vai ne? Jo mēs esam ļoti, ļoti aktīvi un gribam kāpt pāri, lekt nost un piecelties un aizrāpot. Tas būs interesanti, kā mēs te visu sakārtosim un kā mūsu pampermaiņas notiksies pēc tam. Jo līdz šim mēs pamper esam mainījuši tikai šeit, bet ģērbšanās sen jau ir pārcelt uz citu vietu, gultu zeme, visur vienkārši skrienot viņai pakaļ. Šobrīd es ļoti atvainojos par savu izskatu. Es vienkārši sevi visbiežāk atrodu laiku, sevi savākt un visu sataisīties, tad, kad meita ir aizgājusi uz pirmo miedziņu čučēt. Tā kā kaut kādu brīdi jums būs jāpacieš mani šādā izskatā, bet pēc tam viss būs atkal kārtībā. Bet, kā jau es iepriekš minēju to, kad Aurora tiek ģērbta visur citur, tikai ne uz pārtinamās virsmas. Tagad arī mēs esam pie zemes, mēs izvēlēsimies drēbes. Vai ne, meita? Viņu, ko mēs ilgsim šodien? Šis ir mazā cilvēka outfits, kleitiņa un zeķu biksītes. Nē? Ja mēs esam palikuši ļoti, ļoti runīgi. Mazais cilvēks ir apģērbts, sataisīts. Viņa ir gatava dienai, es neesmu. Ne mentāli, jo man vēl joprojām nāk miedīgs, ne fiziski, jo es neesmu sataisījusies. Tagad mēs iesim pie manas mammas, jeb Auroras omītes, jo tā ir lieta, ko mēs darām pilnīgi katru rītu. Es dzeru kafiju, un Aurora spēlējās, un vienkārši izbaudu laiku ar omi, jo pie omas viņai ļoti, ļoti, ļoti patīk. Plus pie omas ir arī kaķi, ko Aurora vienkārši dievina viņus. Izrādās, ka arī Karolīna ir mājās, jo viņai esot uz 3. skolu. Bet dažreiz gadās tā, ka mēs... Uz 3. stundu. Mēs esam apakaļ mājās. Es taisu meitai vēl vienu pudelīti, jo ar to ēšanu sanāk mums šobrīd tā, ka viņai ir 3 piena pudelītes dienā, kas ir no paša rīta, kad pieceļās, vakarā pirms iet uz naktsmiedziņu, un tad viena kaut kad pa dienu. Un to pudelīti, kas ir pa dienu, es skatos pēc viņas garstāvokļa. Pēc 1. miedziņa. Dažreiz es viņai dodu pirms 2. miedziņa, bet kā šoreiz pirms 1. miedziņa. Es tā kā viņai mēģinu viena pudele, viens īstais ēdiens, viena pudele, viens īstais ēdiens un tādā garā. Bet, piemēram, kā šodien tas nesanāk, jo viņai ļoti, ļoti nāk miegs. Un līdz ar to es saprotu viņai to, ka ja es viņu ielikšu krēsliņā, Dita samiegojušies un mēģināšu viņai iedot ēst. Viņa man miks cieta, versēs acis un tur nekāda ēšana nesanāks. Tad labāk iedod viņai tagad pudeli un tad visas nākamās ēdienreizes līdz pat naktsmiedziņam būs īstais ēdiens. Un es zinu, ka viņa foršāk paēdīs un
viss notiks daudz labāk. Tas ir vienkārši kā mēs darām, tāpēc tagad ir vēl viena pudelīte, un es eju likt mazo čučet. Mazais cilvēks jau gaidi, tu gaidi? Jā, laidiet ārā, laidiet ārā. Mazais cilvēks čuč, un es esmu ļoti pārsteigta, jo viņa iegāja gulēt bez sosīša. Godīgi, es nezinu, kur sosītas ir. Viņš kaut kur gan jau ir aizkrits aiz mūsu gultas lielās vai kaut kur, jo es viņu tagad uz ātrumu nevarēju atrast, bet viņai pat nebija nekāda raudiens vai nekas. Viņa vienkārši aizgāja gulēt. Labi, pa dienu mēs sosīti īsti neizmantojam, bet uz miedziņiem sosītas ir, vienmēr bijis stabili vajadzīgs un viss. Tāpēc lieki teikt to, ka es esmu pārsteigta. Es nezinu, ko man šodien darīt ar saviem matiem. Bet jā, pulkstens ir 10:16 un mazais cilvēks ir aizgājis uz pirmo miedziņu un es tikmēr sataisīšos, bišķi savedīšu kārtībā. Un tad es pievākšu virtuvi un viesistabu, kas ir palicis bardakā no vakardienas. Ļoti ilgi neesmu filmējis video. Mēs zinām, ka mums tagad bija gandrīz mēneša pauze, par ko mēs ļoti atvainojamies, bet godīgi sakot, mums nav īsti attaisnojuma nekāda. Bet es gribētu, lai jūs nekur nemūkat projām, jo mums ir superīgas ziņas. Kad tagad mums bija tāda lielāka pauzīte decembrī. Sākot ar 1. decembri līdz pat 25. decembrim mums video būs katru otro dienu. Jā, tāds ir plāns. Bet man liekas, ka mēs to realizēsim un mums tiešām izdosies uzfilmēt vlogmasu, jo šobrīd es jau esmu sataisījusi plānu par visiem, kādi būs video, kas jūs sagaida. Es esmu saplānojusi visus vlogmasa video un es viņus plānoju, tāpēc, ka kādus video jau es filmēšu šobrīd novembra laikā. Jo, būsim reāli, ja man būtu jāuzfilmē 12-13 video decembra laikā un vēl viņi visi mums abiem ar Mariku ir jāsamontē. Tad gan es teiktu, ka mēs vlogmasu neuzfilmētu, bet es mācos un tāpēc es laicīgi sarakstīju gan plānu. Domāju, kurus video varu uzfilmēt jau tagad novembrī, kurus video būs jāfilmē tieši decembrī. Video labi tiek filmēti gan tad, bet jums tas baigo atšķirību nerada, jo visi video tomēr būs Ziemassvētku un svētku noskaņās. Jums decembrī katru otro dienu būs video no mums. Tāpēc noteikti nekur nepazūdi. Decembrī jūs noteikti gaida kaut kas labs. Tagad atgriežoties pie šī video, šodien es filmēšu tādu kā dienu mums ar Auroru dzīvē un vakarā arī Mariks. Mariks it kā teica to, ka viņš arī mēģinās kaut ko darbā nofilmēt, ja viņam izdosies. Tad jūs dabūsiet ieskatu mūsu dienām, jo mums tagad ir ļoti nostabilizējusies tā mūsu rutīna, meitas režīmam un visam pārējiem. Un tad es to arī mēģināšu video laikā jums parādīt. Lūdzu, piedodiet, ja video ir haotiskāks vai leņķi ir kaut kādi interesantāki vai vēl kaut kas, jo vienkārši es neesmu video filmējusi ļoti ilgu laiku un, godīgi sakot, man ir drusciņi piemirsies, kā to vispār darīt. Bet jā, es cenšos, es ceru, ka jums patiks. Es ceru, ka jūs novērtēsiet, ka mēs esam atgriezušies pēc ilgākas pauzītes, bet mēs esam apakaļ. Un es saku, nepazūdiet, jo decembrī jūs gaida daudz video. Noteikti neaizmirst mums piesakot, nospiest laiku, un tad es turpinu taisīties, un tad tiksimies kaut kā vēl. Šis ir mans gala rezultāts make-upam un matiem. Ar matiem es tiešām nezināju, ko darīt, jo mani mati sauc palīgā. Viņus vajag nokrāsot, viņus vajag nogriezt, un šobrīd viņus vajadzētu arī izmazgāt un iztaisnot, bet it is what it is, right? Es esmu jūtos bišķi vairāk kā cilvēks, un tagad varu sakārtot māju. Mēs esam pamodušies, varbūt ir kvalitātes maiņa un es mēģinu saprast, kas notiek ar fokusiem, jo es pārslēdzos uz kameru filmēt, jo man telefonam beidzās atmiņa. Tu dusmojies.
Aurora ir nenormāli liels malcīts. Viņa nogulēja stundu 40. Nogulēja stundu 40. Gulēja bez sosīša. Es nezinu, kur ir krupīts. Viņš gan jau kaut kur ir gultā, bet es mēģināšu šodien arī otrajā miedziņā ielikt bez sosīša. Redzēs, kā ies, un varbūt šodien būs tā diena, ka tu teiksi, tā sosītiņš. Tā. Labrīt. Varbūt mēs šodien ar Auroru pārkārtosim istabu. Mēs pārkārtosim istabu. Istabu. Mīļu, jo. Ir pienācis laiks, ka meitai būs pirmā lielā ēdienreize. Un tas, ko viņa ēdīs, ir jau iepriekš pagatavots grīķi. Tu kaut kur brauci? Ir jau iepriekš pagatavoti grīķi ar maltās gaļas un dārzeņu mērcīti. Es jau tā varētu nosaukt. Aurora ir izdomājusi, ka viņa ir liela meitene. To, ka viņa negrib vairāk, ka viņu baro visu laiku. Bet, viņa pati vēl nemāk. Viņa pati sevi vēl... Tev nokrita? Lūdzu. Viņa pati sevi vēl nemāk pabarot. Līdz ar to, man viņa vēl ir jābaro. Un tas, pie kā es esmu nonākusi, kas varbūt varētu palīdzēt ar to, ka es uzsildīšu ēdienu 2 traukos. 1 trauku es došu viņai, ar ko viņai būs. Tad vienā traukā būs tas, ko viņa var tā kā cūkāties, mēģināt patēst, un viņai būs tā sajūta, ka viņa ēd pati. Un otrs trauks būs tas trauks, no kā es viņai došais, lai viņa actually var paēst. Tas ir mans plāns, un es ceru, ka mums izdosies. Mums izdosies? Tātad šis ir kaistās tā porcija, ko es viņai došu. Un šeit es esmu ielikusi to porciju, ko viņa pati varēs cūkāties. Viņa gan nevēlās izmantot karotes, bet tas ir daļa no mācīšanās procesa, vai ne? Jā, malacīte. Es neizvēlējos bērna vadītu ēšanas veidu, kā iemācīt bērnam ēst, jo vienkārši bērna vadītā ēšana tā kā daļai ir šobrīd tas, ka viņai ir pašai trauks priekšā un viņa pati ēd, kā viņa māk, kā viņa grib. Ar karoti, bez karotes, tā pašā laikā es sāku ar piezinīšiem, un es zinu to, ka tagad tas ir, ak, Dievs, un viss pārējais, es tā neuzskatu, Arī es sāku ar biezinīšiem, mani vecāki sāka ar biezinīšiem, un mēs visi protam ēst, vai ne? Jo mana nervu sistēma neļauj viņai dot veselu kartupeli, lai viņa pati ņem, jo viņa nograuž šitādu gabalu, un mums vēl joprojām nav zobi, tāpēc, redziet, viņa tāpatās ir iemācījusies pati ēst. Arī ar tiem visiem bieziņiem un visu. Vai ne? Garšīgi. Un es uz tiem gabaliņiem pārēju daudz... saudzīgāk. Jā, garšīgi, ņemu. Es uz tiem gabaliņiem pārēju daudz saudzīgāk. Ja no sākuma tie bija tīri bieziņi, tad mazliet gabaliņi. Varbūt vēlāk nekā vajadzēja, bet es esmu saņēmusies beidzot, piemēram, te ir vienkārši gritiņu malto gaļu. Tas ir tas arī, ko mēs ēdam mājās, vai ne? Un tā kā tādā veidā, vai arī ir tie mazie makaroniņi un tādā veidā, kad viņi iemācās, bet ka man nav jāpaliek sirmai ar ēšanas mācīšanās procesu. Tāpēc šis ir veids, ko mēs esam izvēlējušies, un jā, būtu ļoti interesanti paklausīties, kā jūs izvēlējāties sākt piebarojumu un kā jums iet ar to un kā iet ar mācīšanos. Jo man liekas, ka tagad jau ir trendā dot tā kā bērnam milzīgus gabalus un visu pārējo. Tas nebija mūsu gadījums. Protams, šis ir daudz ķēpīgāks darbs un ir jātīra viss pēc tam, bet labi, mēs paēdīsim. Es šobrīd jau runāju gandrīz 10 minūtes, tāpēc mēs paēdīsim un... Tad es atgriezīšos pie jums. Mēs esam pēdušas, mēs gandrīz izēdām visu to bļodiņu un viņa apēd, cik te viss kaut kas apkārt. Tas ir tas, kas ir palicis no viņas šķīvīša, bet es teiktu, ka šis ir ļoti successful. Viss ir griķos. Garšīgi bija? Viens mans cilvēks grib arī būt kadrā. Mūsu uzdevums ir tagad visu novākt. Visu novākt no changing table'ā un tad mums...
Tu gribēji? Māma, kurla paliek zeķī? Kā jūs redzat, man obligāti šodien vēl ir jāieliek mazgāties veļa. Kad putekļu sūcējs izlādējās tieši tad, kad viņu vajag. Super! No, I don't like it this way. Tātad, man nepatīk, kā viņš izstās tur, vai arī, ka viņš ir apgriezts otrādi, bet... Bet es arī godīgi sakot nezinu, kā pārkārtot šeit visu, jo, kā jau es iepriekš teicu, to, kad es pajautāšu ChatGPT idejas. ChatGPT man neiedeva nekādus loģiskus un skaistus variantus, tāpēc es nezinu, ko darīt. Es reāli nezinu, ko darīt un kā viņu sakārtot un visu. Tātad, jūs piedzīvosiet to, kas notiek manās smadzenēs šeit. Es mēģināšu vienkārši... Mēģināšu visu pēc kārtas. Un šim man ir 15 minūtes, jo tad man ir jāliek miet gulēt. Rīkas ārās mantiņa. Mēs šo... What's next? Kroči, jaunieši, es nezinu, ko darīt, kāds ir plāns, un es negribu dzirdēt, ko Mareks domā, kad es šo sāku darīt. Kamēr viņa nav mājās, bet tā jā, vai ne? Šobrīd mēs dosim meitai ātru putriņu pirms viņa iet čučēt. Istaba šobrīd paliek tādā pašā bardakā, kāda viņi ir. Meita pačučēs un tad domāsim tālāk. Es šobrīd no ChatGPT mēģinu dabūt kaut kādus istabas plānus. Es teikšu tā, viņš nedod labus variantus, bet es cenšos. Kamēr meita čučēs, es mēģināšu izdomāt, kā es šo istabu varu sakārtot. Un es ceru, ka es jums varēšu parādīt un ka es vienkārši visu neatstumšu apakaļ, kā ir. Un tad tā būs citas dienas problēma. Es ceru to izdarīt šodien. Bet jā, meita paēdīs. Pulkstens ir tūlīt būs 3:30. Viņa paēd, iet čučēt otro miedziņu. Un tad jau redzēsim, kas būs tālāk. Tātad meita guļ jau 30 minūtes kaut kur. Un es bišķīt biju iegrimusi sociālajos tīklos, tagad es beidzot izkāpu no viņiem. Es gribu paturpināt patamborēt un šobrīd tieši šūt, nevis tamborēt, vienu no Ziemassvētku dāvanām, kuras iesaka, es viņu nerādīšu, jo es zinu, ka tas cilvēks, kam es to taisu, seko un skatās mūsu video, tāpēc es to varēšu parādīt vlogmasa ietvaros, kad es saiņošu dāvanas. Un runājot par meitu un kā viņa iegāja čučēt, es nemelošu, bija liela raudāšana, bija grūti un bez knupīšu viņa tomēr neiegāja gulēt. Tādi nu man tie lielie prieki bija līdz pusdienai, vai ne? Un es meklēju visur to sosīti, visur, kur viņš varēja palikt. Man tās zem gultas, aiz gultas, zem segas, sagā iekšā. Pa visu istabu nav. Vienkārši nav. Zinu, man jau iekšā sākās stress, jo viņi neiet gulēt. Sosīti vajag un viss. Un beigās izrādās, ka sosītis bija mana halāta kabatā. Paldies Dievam, kad es šodien filmēju vlogu, jo es varēju pastīties uz to. Un iedomāties ieraudzīt to. Bet jā, meita čuč, es darīšu savas lietiņas šeit, savā Olmītes stūrītī, un es arī uzzīmēju vispār plānu tagad, kā varētu izskatīties tā istaba. Tad sagaidīsim Mareku mājās un mēģināsim varbūt tomēr pārkārtot to istabu. Varbūt tomēr
viņi paliks tādā stāvoklī, kādā viņi ir. Bet tad jau to manīsim vēlāk. Bet jā, tagad es jums teikšu, tā, es taisīšu savu dāvaniņu un to es jums nerādīšu, es jau teicu, bet tad tiekamies ar jums vēlāk. Nu, mana pauzīte bija ļoti īsa. Kādas 5 minūtes kopā varbūt. Es cilvēks izdomāju, ka viņš vairs negrib čučet, un viņa pagulēja man 39 minūtes. Vispār man vienreiz laiva laikā ieteica šo aplikāciju, un es viņu dievinu. Bez viņas nu nekur. Ja kādam interesē, viņu sauc Napper. Ļoti, ļoti noderīga aplikācija, kur var sekot līdzi bērnam iedziņiem, uzņemt timerus un visu. Bet jā, pulkstenis šobrīd ir tūlīt bez 4 minūtēm bez 25. Un Aurora ir pamodusies. Nu, sanāca mums ļoti īsts smiedziņš, bet es arī nevainoju viņu, jo, nu, tā kā es arī viņu nelikšu vairāk čučēt, jo viņai pirmais smiedziņš bija 1:40, līdz ar to tās 2,5 stundiņas gandrīz ir nočučētas dienas laikā. Un viss ir kārtībā, un tad 8:30 Auroriņa iesājoju uz nakti, vai ne? Mums ļoti patīk gaismas, es nevaru sagaidīt Ziemassvētkus, kad mums būs eglīts un dekori mājās spīdoši. Man liekas, ka jā, ka tev patiks, vai ne? Vispār šodien, es nezinu, man liekas, ka es esmu daudz safilmējusi, bet ir daudz, kas maz noticis tajā visā, ko es esmu safilmējusi. Bet tas arī ir tādēļ, kad šodien mēs diezgan daudz laiku pavadījām pie manas mammas. Gan no rīta, gan tagad pēcpusdienā mēs bijām pie mammas ilgu laiku. Līdz ar to tur es... Jā. Līdz ar to es to nefilmēju. Bet jā, tūlīt jau arī Mareks būs mājās. Un es godīgi nezinu, cik daudz es šodien esmu safilmējusi, cik nē, bet es ceru, ka būs labi. Un būs kaut kas, ko jums parādīt, tādu ieskatu. Bet jā, tagad iesim mēģināt iesākt istabu pārkārtot. Es noteikti nepaspēšu līdz brīdim, kad Mareks ir mājās, bet mēs varētu sākt pamēģināt, un tad manīs, kā mums veiksies, vai ne? Mēs dažas dienas apakaļ vispār atcerējāmies, ka mums ir šādas gaismiņas, un mēs ieslēdzām, un Aurorai ļoti patīk. Un tad uz vakariem, kad paliek tumšāks, tad mēs viņas ieslēdzam, un mums ir gaismiņas. Es nezinu, man šeit, ka pat jūs YouTube nezinājāt, ka mums tādas ir, jo mēs paši arī bijām piemirsuši. Fonā mums ir Ziemassvētku filma. Šis, tieši šis ir mans plāns meitas, nevis meitas, bet mūsu istabai. Un es nezinu kā, bet kaut kā mēģināšu viņu realizēt. Mazais cilvēks pieprasa uzmanību. Es pat nezinu, ar ko sākt. Es sapratu to, ka es nevienu mēbeli nevaru pastumt no tām vai to. Un tās ir 3 mēbeles, kuras man vajag sastumt kaut kur, kaut kā. Tāpēc es šobrīd to nedarīšu. Es sakārtošu to kumodi, kurš bija pārtramā virsmu. Tagad pārkārtošu kā vienkāršiem plauktiņiem, kur viss stāv. Un jā, gaidīšu Mareku mājās, jo pulkstenis jau ir bez 10:05, līdz ar to Mareks drīz būs mājās. Un Mareks atbrauks mājās un liksim viņu pie darba. To es tikko novācu visas zāles un visu pārējo, un to es nolikšu viesistabā, kur meita nevar tikt klāt, jo, jā, jo tas ir loģiski. Šis ir mans ieskats, kā iztīsies kumota, tad, kad viņa būs pareizā vietā. Wow. Auroras stūris būs šeit. Gultiņi paliek tā, kā ir. Tālāk mēs šo pārceļam šeit. Un to garo, balto, mēs pārceļam šeit blakus changing table. Meitas stūrītes. Tālāk mēs šo ar televizoru piestumjam pie sienas. Un tad sanāk, ka mums būs perfekti pretī gultai. Which is great.
Next. Mēs to balto skapi piestumjam šeit blakus. Un tas viss būs kaut kur līdz tejienei. Un tad meitas paklājas, viņu uz viņu vairs tikai uz viņu nestāv, un viņi staigā pa visu māju. So, nevajag, lai viņš ir tikai vienā vietā. So, es domāju, ka mēs to meitas paklāju varētu palikt tā kā bišķīt zem gultiņas, tā kā viņas stūris, ierobežotos. Apakšā paklājas viņai. Un tad viņas stūris, kur nākotnē būs arī, mēs nopirksim plauktu visām mantām, būs šajā nišā. Kā tev patīk? Es ceru, ka tas iztīsies tikpat labi, cik manā galvā, jo, ja nē, tad, mums būs visi jāstumj apakaļ. Okay. Mēs sāksim. Vispār es teicu to, kad meita pagulēja tikai pusstundu, vai ne? Viņa pamodās, es viņu mēģināju ielikt apakaļ gulēt kaut bišķi, bet viņa negāja gulēt. Viņai vajadzēja to miegu. Es nezinu, kā mēs šo izdarīsim, jo meita ir dusmīga. Need an elephant. How do you do? We're waving. Tātad mēs esam pabeiguši. Nākamais disclaimeris pirms jūs kaut ko rakstat komentāros, jo es zinu, ka jūs to darīsiet. Par meitas mantu stūrīti. Loģiski viņi nespēlēsies pie radiatora. Tur tiks nopirkts plauktiņš, un tas plaukts mantām būs tur. Tagad gala rezultāts. Tagad mums šeit ir skapis, un tas nav perfektākais variants, bet mums vienkārši citur nav, kur nolikt to lielo skapi. Tad ir mūsu gulta. Tur ir tas, par ko es runāju. Šobrīd tur ir saliktas Auroras mantas, bet tur saliks ieliks to plauktu, un tad tur būs Auroras mantas stāvēs. Un šī ir gan mana, gan Marka mīļākā daļa. Auroras stūrītes, kā bija jau plānots no paša sākuma, gultiņa, viņas plaukts un tas baltais, un apakšā ir paklājiņš, un jā. Kādas tev sajūtas? Šis stūrs man ļoti patīk, mēs to pieskarosim skrūvīt tur kociņā, lai var šito viņas lēkājamo tirku pakarināt. Un mēs, ja jums kādam interesē, pa 5 vai 10 eiro varam pārdot, te ir maži defekti. Tur ir atplīsis šis. Te nav vēl atplīsis, bet ja jūs gribat, jūs varat pagriezt širā un pilnīgi perfekts. Jā, tur nekā nav. Perfektā kondišanā, šitā, kā tā bija? Pārtinamā virsma. Pārtinamā virsma, ja kāds Liepājā grib, vai varbūt arī tālāk, bet tad palmē būs jāmaksā. Hello, šis ir dažas dienas vēlāk, mēs video samontējām. Un es jums atnācu pateikt tā. Es jums saku tā. Paldies, ka tu noskaties. Nospied like, subscribe, ierakst kaut ko komentārā un tiekamies nākamnedēļ. Tā.